Par izciliem sasniegumiem starptautiskajā konkursā Eirovīzijas jaunie mūziķi 2026, kas notika 6. jūnijā Armēnijas galvaspilsētā Erevānā, Ventspils pašvaldība pasniegusi naudas balvas Ventspils mūzikas vidusskolas sitam instrumentu spēles audzēknei Soņai Misiņai un viņas pedagogam Guntaram Freibergam. Par izcilo sasniegumu Soņai Misiņai piešķirta naudas balva 3000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, savukārt viņas pedagogam Guntaram Freibergam 2000 eiro. Panākums ir nozīmīgs ne tikai jaunajai mūziķei, bet arī Ventspils mūzikas vidusskolai un tās pedagogiem. Mūsu cilvēki nav pat svarīgi, vai viņi ir dzimuši un izauguši Ventspilī, vai ir ieradušies šeit, jo redzējuši ļoti labu iespēju savai dzīvei, kā tālāk attīstīties, ka visi viņi, tie, kas nes Ventspils vārdu Latvijā un arī pasaulē, kā šai gadījumā, ir pelnījuši ļoti lielu paldies no pašvaldības. Jo tas tikai vairo Ventspils atpazīstamību, un tas pasaka, ka Ventspils ir vieta, kur talanti attīstās un kļūst tālāk jau par izciliem speciālistiem savā jomā. Iespējams arī daži jau par zvaigznēm starptautiskajā līmenī. Tas, ka žūrija vērtēja tik augstu un šīs te, es teiktu, ļoti sajūsminātās atsauksmes par Soņas prasmēm, tas tik tiešām bija, tas bija lieliski dzirdēt, jo mēs viņu uzskatām par savējo, par mūsējo Ventspilnieci. Pašvaldība godināja arī Andri Grigali, bijušo Ventspils mūzikas vidusskolas direktoru, kuram piešķirts 2000 eiro par ieguldījumu sitam instrumentu specialitātes attīstībā. Tieši viņa vadības laikā skolā tika atjaunota šīs specialitātes apguve un piesaistīti profesionāli pedagogi. Man tā paveicās, kad atbrauc Guntars pie manis, jauns cilvēks, bija izstrādāts projekts. Viņi bija 4 cilvēki apvienojuši 4 profesionāli muziķi. Viņiem bija ansambls perpetuum ritmico, un kad respektīvi viņi sadarbosies palīdzēs man atjaunot to nodaļu, strādās it kā šeit, un es atkal palīdzēšu viņiem ar profesionāliem instrumentiem, iegādājoties skolai, un arī līdz ar to mūsu saviem audzēkņiem, topošajiem, kas vēl nebija. Tā tas viss sākās. Pamatā es uzskatu, tā ir uzticēšanās viens otram. Tas ir tas būtiskākais, kas varbūt pie tāda rezultāta noved. Un es jau teicu, ka būtībā šis jau ir tāds treknākais punkts Soņas uzvar tajā konkursā, bet vēl jau līdz tam ir bijuši uzvaras valsts konkursos ļoti daudziem audzēkņiem Guntaram, tā kā tas rezultāts, es uzskatu, 10 gados tas ir ļoti liels sasniegums. Soņas Misiņas panākums vēlreiz apliecina Ventspils mūzikas vidusskolas augsto profesionālo līmeni un spēju sagatavot jaunos talantus starptautiskiem panākumiem.